Mūžā. Robim arī ir, pagaid kā. Atbrauc, tā lauž visu. Vai ne? Uzvar. Labi! Labāk ir. Ja labi terās, tad tās varam visu vakar. Tas ir labi. Tas ir labi, lai brauc pie tiem ciemos. Jā, protams. Uz dzenīšiem. Uz dzenīšiem, jā, protams. Viss notiek. Pasies kādas mājiņas, jā. Nu, uzfilmē mājiņas, nefilmē cilvēks. Visu vajag, visu vajag. Viss ir. Ielaist to, pasies pa nakti var palikt. Pasies kāds ezers, pasīsimies kāds ezers. Zivis daudz, būs cilvēki brauks. Visi ir priecīgi. Tieši tā. Mēs jau it kā mākam to sataisīt. Ja tu nebūtu šodien līdeks ātrāk ķēris. Izķēri jau līdeks šodien no rīta. Nevarēja mums sagaidīt. Labi. Smuks līdeks, ieliksi bildi parādīs. Pirmais ir. Jā. Es domāju, ka mēs vienu nakti var. Labs vakars. Zars. Labs vakars. Nu, šodien esam atkal jaunā vietā. Neesam nekad bijuši. Ginča te bijis 30 gadi atpakaļ. Jā. Es te piedzēries Ar vilcienu. Nē, es te vietējām, slaucējis, te bija fermas, atceros. Un mēs te braucām uz balli. Un tad man te koksnīgi pa muti sadeva. Mēs esam Lādes ezerā. Tas ir pie Limbažiem. Limbažu novads. Jā. Pagājušā raidījumā mēs teicām, ka varbūt kāds mums var uzrakstīt un ieteikt, kur kaut ko pamēģināt. Mums jau patīk tā aizbraukt kaut kur, kur mēs neesam bijuši novot. Un Jānis mūs uzaicināja uz Lādes ezeru. Nu, tad mēs kā meitenes šodien ilgi aizkavējāmies un tikko iebraucām tik ūdenī. Ginča krāsojās. Man bija jāuzkrāsojas, nevarēja kā tā man cilvēku priekšā jāuzstājās. Televīzijā. Lūpas, kamēr nokrāsoja, zobus, kamēr izmazgāja. Jā, un no tā mēs esam tagad Lādes ezerā un mēģināsim paskatīties, ko mēs te varam noķerti. Neesam bijuši, bet vietējais gids mums ir tā kā. Tā nosacīt vietējais. Nosacīt, jā. Bet, labi, redzēsim, gan jau kaut ko noķersim, paskatīsimies, tagad braukājam. Tad nedrīkst braukt ar motoriem. Var ar piecinieku. Ar piecinieku, jā. Ar lielajiem motoriem nevar braukt, tāpēc mēs ar elektromotoru braucam. Rekā Lādes ezera Zandartiņš pirmais. Trīnieks! Tā nav trīnieks. Ir. Pasties kāds resms smuks. Trojka nav, bet... Divi ir cer. Diva pusi. Jā. Ir trojka, veči. Nav trīnieks. Nav. Diva pusi. Bet smuks, Robčiku. Jā, Ir. Nu, Pasties, kā ieklamberējis ir, te nevarēja skots būt nemaz. Tā. Tā, ko tur vajag plaķenes? Tie kaut kur atrast vispār viņas. Nē, plaķenes man ir viņas. Es tā padabūšu vērā. Es tā domāju. Ko rīta? Jā. Labs. Ko mēs šito laižam vai atstāsim tam? Saimniekam. Ielaižam baseinā. Jā. Pirmā jau jāpat. Jā. No smugs Zandartiņš klausās. Kur mums te bija? Dabujām pirmo Lādes Zandartiņu. Tev aizies. Process. Tad jau mums process noteikti aizies. Smugs Zandartiņš. Es pat necerēju negaidīti. Jānis visu laiku bija tāds augšā un pakampē, uzreiz. Optimists un zināja, ka mēs noķersim, jā. Nāca ilgi līdzi. Mūžā. Bet šoreiz es redzēju visu čotka. Redzēju, kā sekoja, jā? Jā, pastāstīja televīzijā. Forši. Pirmais kārtīgais Zandarts manā mūžā Laivendas kopā. Un kādā ezerā?
Uh, 30 gadu atpakaļ, kur bija, ja? Ja domājat, kurš 30 gadu atpakaļ kādreiz bija pie meitenēm, pie slaucējām nācu, šitādu smuku žanīti noķēru. Robina arī ir. Pagaid tā. Palaid spolu vaļā. Pagaid tā, jāizņem ārā. Neizņems. Nē, nu, Ieķēris. paņem, viņš spolu palaid vaļā. Spolu palaid vaļā. Labi, davai. Nu, šis jau normāls ir. Sapiņies. Paga. Palaid spolu vaļā. Sapiņies. Ui. Nu, Jānis mūs gidē Daba. Lādes ezerā. Jo, pagaid, davai veči tagad atpiņķēt. Lādes ezers. Zāni. Kas grib smuku uz zandartus braucat? Tas ir vispār laivendoskopa rekords man. Nu, es esmu lielāku spīderi noķēris. O, tā skaists dupletiņš. Jā. Skaists dupletiņš. Ezers super, cik mēs stundiņu sopējam? Jā. Kaut kur tā. Stundiņu, kamēr bišķiņ. Un tad Sākuma no sākuma neņem. Jā, bet nu, kamēr piešāvāmies un tad jau aizgāja. Nu, pasies kādu eksemplāru ekrānā. Ļoti skaisti zandarti, nu. Nu, pagaidi, pat cik visi zina, kad Bet skaties, tu māķi. Zars mums ir emocionāls cilvēks, tad ļausim runāt viņam pirmajam. Es noķeru šitādu Sevro gumiju. Sevro, jā? Sevro laba, jā, super. Reku. Sevro vīķīti, super. Es esmu tik priecīgs, es domāju, es redzu, kā viņš nāca pakaļ, jo kad dung. Tad tu esi laifendoskopis. Jā, tagad es esmu laivendoskopis riktīgs. Jā. Tā kā Jānis arī iepazīs Ginčas ugunīgo raksturu, jo Ginča mums ir tāds ugunīgs dēns. Nu tāds, nu jā, muļķis. Emocionāli. Emocionāls. Jā, bet nu uz labā Pozitīvi. nozīmē. Tikai Pasies, kas tev tur pozitīvisms. dinozaurs ir. Tikai pozitīvisms, veči. Pilnīgi nekāda negatīvisma. Es redzēju, jā. Tur viņi izskatās tā kā līdz. Ir? Tagad ir, jā. 1,7 m. Nu jā, 9 kg varētu būt. Cik? 9. Vairāk. Nu, tagad Nē, viņa ir smaga. Laižam vaļā uzreiz, jā? Jā, vai. Tā. Jā. Es tādu toģu desunieks. Nu bija smaga liela. Nu veči, Janka mūs gidē, turpina gidē. Janka gidē, bet pats neko nesaprot. Kur aizgāja? Jo, blin, es domāju, ka tas ir baigākais zandarts, viņš baigi rasnābi, jā. Tā zandarts, jā. A tur parādījās tā kā līdeka. Pret topiem ir izdevoti. Vai man veselīgi, tas ir kādi. Tas ir kontentam. Tas ir kontentam, lai neaizmiegam. Šauka. Jā, tāds. Nāc pie daguna, tirinā. Jums ārā? Viss, reku. Jau nu izmārs, viņš smuks ir. Nu, divnieks točnai pāriņa. Nav divi. Nu tāds zem. Man liekas, 1,6, 1,8, jā. Man tā liekas tā brillēm, bļē. Nu jā, bļē, nu man jau brilles ir uz acīm, bļē. Nu, jā, uzliec brilles, tu redzēsi, viņš tev liksies lielāk. Tas ir labi. Nu, Lādes zandartiņš. Jā. Nu, pa skaisto. Ir 4. zandartiņš, jā.
Tā, nu lai peld. Nu, ja tas viss pēc kārtas geko slagiņš. Ar to grabolīt iekšā. Vieglā svariņā. Nu tā, viņš šodienas īso, nu kā īso, cik mēs bijām iekšā, 4 stundas, ja? Nu, īsā copa, jā. Jā, īsā copa šodien. Copa. Pavisam laba copa, paskatījāmies ezeru, nu, resurss vienkārši bombistisks ir. Nemākam vēl noķert īsti, bet, nu, pamēģināsim rītdien. Jā, pa dienu. Pa dienu, no rīta. Un tad vakarā vēl pamēģināsim. Pastīsimies, jā, pameklēsim aseri, pameklēsim klasikā. Jā, Kaut kur pa Aserīšu. liepiņu maliņām kaut ko paķert. bet zivis daudz, jā, nu, tādas foršas, jā. Un Ginčam ir otrā zvaigzne Leifendiskopā. Es tagad esmu Leifendiskopists. Vienu smuku zandartu noķēru. Jā. Man likās Tā kā, lielāk. nu, jā, mums ir uz normālu ezeru atvedis. Tāpēc es sapratu, nu, kāpēc viņam likās lielāk. Savādāk nevar. Ja es būtu novilcis brīvs, tad viņš man liktos mazāks. Jā. Nu, tad, nu, ko viņi, tas saka, tie taču visi pār par 2 kilogramu. O, vīrās. Lādes ezera asarītis. Nu. Nav nekāds baigi lielais, bet, nu, Lādes ezera asarītis. Smukiņš, ne? Tā mēs atklājam rītu Ginča. Jā. Ja, skaists asarītis. Nevar būt, ka viņš lielo nav. Ko, jāsaka tas arī. Oi, tas jau bija Ginčs kādu 400. 400 grami? Jā, Būs 405. varbūt var pat pāri 400, jā. No, asarīši mums nav nepadodas kaut kā, pagaidām nevaram atrast, kuras vajag. Tie ir tikai mazi šketaloni. Nu, Lādes, nelielais asarītis. Kaut kā ir tāds prieks par to pašu, kaut kā jau lieli arī. Tu nevar visu laiku lieli būt. Tā kā, bet tādi augstiņi kuprēni, gan jau, ka lielie būtu ļoti smuki, Gan jau kaut ja ko viņi mums atradīs. parādītos. Nu, otrā laivā mums ir šitie te streetmasteristi, ja, vai kā viņi sēdās Ginč. Fišeri, streetfišeri. Streetfisheri. Streetfišeri, Un galvenie. viņiem ir Galvenie Latvijā. 2 dienas, viņiem ir barankas vidus. Galvenie Latvijā streeteri mūsu. Galvenie Latvijas, bet viņi tāpēc jau viņi nav laivis, tāpēc jau viņiem nekā nav. Varētu būt tā arī, jā. Smutāks asarītis. Šitas ir, Subscribers. tas ir O, Lādes asarītis. tas ir rēdamais. Tas ir rēdamais. Nu, skaists. Paskats novadis ir. Tas ir rēdamais. Palaižam vaļā. Lobis, mazais heks. Čārterītis uzreiz nostrādāja. Čārterītis man uzreiz nostrādāja. O, es arī priecīgs. Pasties. Noikas čārterbaitiņš uzreiz. Nu, arī prieciņš. Kaut kas Lādes. beidzot ir. Lādes zandartiņš. Nav nemaz tik slikts. Jā. Un ieklamberējis iekšā ir. Un ko tad viņš iek paskaties, pa kurien iznāca ārā. Jo, vai kādu mānekli. Tas ir tā. Jā, vai lielu mānekli. Tā, tas mums ir. Pacies, kas jāiet. Pa krāsu. Jaunais krāsojums. Geko slagam. Ja? Visu iefloksēja. Tā iedos platiniet, Ginč. Nu, paskaties. Pilnīgi pa šahtu iznāca ārā.
Jaunais Geko slaga krāsojums. Vajadzētu būt smukākam. Tikai Kā laikam ir iepriekšējais. Nē, nav baigi labs. Dusmīgi bija pretī. Tas bija mazāk. Nē, tas bija mazāks, jā. Nē, jāliek tie ir. Saplietīt līdz ar to. Nē, tāpēc viņš tur baigi iepiņķēsies. Man likās, ka tas bija iepriekšējais mazāk. Iepriekšējais bija mazāks. Šis jau ir... Paskaties, bet es visu kaut ko izmēģināju, jā. Un paskaties, kā tā jaunā krāstiņa man dod iekšā. Nu, pusotra viņš točni. Pusotrīts ir, jā. Jo. Smūgs Pakistā. Redzi, tā nav. Kur ir ņēmēji, tur ir. Tā, nu, rīta cēlēnu mēs pabeidzām, tagad 12 ir, 6 bijām iekšā, 6:20 laikam. Nu, visu kaut ko klasikā nogājām un asari mēģinājām, tā, nu, baigi jau neķērām, bet, nu, mēģinājām. Kaut kādas mazos asarīšus dabījām, viens tur tāds normālāks bija. 2 zandartiņus, tagad uz braukšanu ārā dabījām un zivis ir, mazās zivis ļoti daudz ginču, ja? Mēs vakarā neredzējām viņam. Un arī bija tāds zandartiņš. Jā, un mazi hekiņš. Nārsto. Visi kārtībā, jā. Un zivis nārsto. Un, jā, nu, viss forši, Regiņš. Jā. Brauksim vakarā iekšā, skatīsimies atkal vienu tumsas cēlēnu, uztaisīsim vakara tumsas cēlēnu. Tagad aizbrauks Ginča, ir pasūtījis sev sievu no Taizemes. Tagad Limbužu pastā jāsavāc ir. Vēl Taizemes sēdieni. Jā, un Taizemes sēdieni. Nu, ko, draugi? Otrais vakar iebrauciens. Iebraukuši esam 8. Jā. Sutārā ir tāda, kad... Nezinu, kas... Man pakaļ izsuta. Jā, ja es uztaisījām grūtniecības tecas, katrs arī pēc vakardienas no nakts. Jā. Tā kā visi kārtībā. Kasparam, ja nav kārtībā. Viņam kaut kas tur 4. nedēļa. 4. nedēļa. Jā, un iedosim viņam tēju. Nu, tādai piens uzlabojās. Nu, krūts, jā. Bet labi, tas tā, bet mēģināsim, paskatīsimies, pabrauksim, varbūt kaut ko vēl varam dabūt. Kaut ko noķert smuku. To dienas līdeku jāpaprovē. Jā, dienā redzējām baigi smuko līdeku, redzēsim, vai mēs viņu varam otrais ieraudzīt. Bet jā, tā kā būs interesanti. Tikām domāt pie vakara žanīņš. Ļoti ilgtīņa. Tas tāpēc, ka es raudāju visu laiku neņemu. Bet jā. Tikām Ginču pie vakara zandarta. Nav lielākais, bet Nav lielākais, bet nu ir zīltiņa. Jā. Tas Tā kā pa sauso nebūsim palikuši. Jā. Švēr, nu mēs būsim noķēru. Jo otra laiva arī pie zandarta. Jā, arī tikus ir pie zandarta tāda paša. Jā. Nu, ot, Geko slagiņš, jaunais krāsojums. Tikšā. Lūdzu. Tici labāk. Lūdzu, zēni. Kungi, Nu, šitas ir tas lādes zandarts. Jā, tas ir vecīgi. Lādes izmērs. Viņam tagad laikam tas kļausis sācies. Nu jā. Drusciņu vēlāk kā vakar pāris Un stundu. šis ir smuks. 2 zandartiņi šodien vakarā, nu ļoti Pa jauki. 10 minūtēm. Jā, tāpat kā vakar bija. 15 minūtēm 3. No zēni, šitas ir tas lādes zandartiņš. Jā. Tāds. Smuks. Jā. Un viss. Nu, ot, parādījās mēnestiņš. Un Geko slagiņš atkal mums palīdz, nu. Šitā tā jaunā krāsa ir mana mīļākā krāsa. Jā. Tev arī Ginči. Un Jānis mūs nogidēja, viņš teica, ka šodien pa nulēm nepaliksim. Jā. Un tieši 12. arī laikam sākām
kaut ko noķert. Tad pa to līniju. Jā, jā. Ādas zardeltiņš. O, šis tāds sportiskais. Nu labi, ir vismaz mēs domājam, ka savādāk ir grimsti tikai lieli. Un atkal, gekos, lai viņš pasies, pēc pie šitāda murmuļa, viss ir labi. Bišķi saīsinājām. Mēs padalījāmies ar Švērna kungu. Iedavām Švērna kungam vienu šitādu, tam vienam mums palikās. Un mēģināja visu kaut ko citu, cita nekā neņēma. Tā kā, bet viņš ir labi izskatās. Capējam. Kādi? Paņēmu saču. Labs pusēl. Labs pukas. Labs eksemplārs. Kiek viņi pastāv? Vai pastāv ūdenī? Vai pastāv ūdenī? Labs tukainis. Lādes eksemplārs. Tā mēnestiņš uzspīdēja tā Monstrs! Ideāli. Metrs 18. 18. Gandrīz lineāls, ne? Jā. Pasies, bet tukši. Tukši. Tā. Nu, uztaisīsim bildi, ja trietā. Jā. Bet jānostāv pēc tam, ne? Reik, kur īsi svarīgi, es nezinu. Iet, jā. Nu, iet, jā. Sačuku vai? Sačuku. 26 LB. Jāpārēķina, jā. Tā. Davai bildi. Es kā jūrdams pamūdu. Pacietība atmaksā. Un kā vēl? Labs. Es nemāku aiztaisīt cieši uz ko. 1,18 m. 1,80 m. 1,18 m līderi. 18. Jā. Ideāli. Kaut kāda 11. 11 nosvērām. Bet tā tieva, jā? Jā, tieva liela galva vajag. Sūdīgi. To žaņus apsties, Robi, kāda te ir. Viņi ir, bet viņi... Man bija, es vienkārši pats nomuļāju. Vilnis var pamodās, redzēja. Bet tikai uz šito bigbaitu, ot uz šito. Uz šito mēs... Reku meci, jebkuru citu viņš nereaģē. Cveiņš, un tad, tagad Vilmis arī redzēja, es bigbaitu iemetu, viņš iestājās stoikā. Pilnīgi. Šitā slīpenīski jau. Jā. Klausies, Vilmīt, tu uz frapu ar emoci, jā? Nē, nu viņš mēģināja. Uz jauno krāsvaini, lielākais ir. Šito lielāko es uzmetu. Mums jau viss te strāva beidzās, viss Jā. baterija. Aklodors beidzot. Klausies, nu vēl pusstundu un jābrauc ārā, 3 jau būs. Jā. Nu jā, tā jau ir. Bet es te rudenī gribētu atgriezties. Bet tev jau te nelaidīs. nedēļas te brauktu padzīvot. Tevi te nelaidīs neviens. Jo viss caur Jāni noteikti tagad. Tagad Jānis galvenais gids. Jā, viņš te gids atbilduši tā zem. Tā kā redz, Robi, kādi tie žaņi ir, nu tas ir kosmos. Nu ko, Lādes ezera ekspedīciju pabeidzām. Mūsu gids Jānis. Es domāju, pretenzijas nevienam nav pēc šitādas copes. Ezers ir fantastisks. Labs, super ezers. Resurss ir Brauksim vēl. obligāti. Lielu zivju resursu, kurā nārsto zandaru. Kā Jānis mums šodien teica, pa nullē mēs neizbrauksim un beigās. Jā. Ar pacietību atmaksā. Jā, dabujām. Bet nu milzīgs zivis. Jā. Zivis milzīgs. Zandarti lieli ir. Esam noguruši 3 naktī. Jā, bet zini kā, varbūt tāpēc, ka mēs, mums bija grūtāk, jo bija tas karstais laiks, tā suta viss. Nu jā, bet... Un 24 grādi ūdenim, un tās zivs ir arī bišķi pašauts. Jā, un tāpēc mēs varbūt varētu uztaisīt arī konkursu. Konkursā mums būs
gekoslagi, kas mums vislabāk uz Andarta strādā, jaunais krāsojums, 2 paciņas. Un beigās uz līdeku noķērām uz Rodīheda. Tad Rodīheds un gekoslags. 2 balvas, būs 2 uzvarētāji. Vienkārši jāieraksta Ginču komentārā kaut kas labs. Jā, kaut kādu labu atzinību. Jānovēl veiksmi. Jānovēl veiksmi, jā. Un jums šodien atkal bija labi asari. Jā, mums bija asari labi tādi, uztrāpījām uz asari, bet arī viens tāds moments bija, bom, bija tur. Viens bija 20 gabali, jā? Jā, un 2 bija tādi lielāki, viens kaut kāds 40, varētu būt kaut ko otrs, bišķi mazāk. Un tad tādi, ap 30 tādi, jā. Un tādi diezgan. Jā. Un tad es mēģināju, pieņemsim, pēc tam to Zandertu mēs paslēdzāmies. Es mēģināju, uz tādām, nelielām gumijām, cik 4 stovām lielākiem. Vispār nekādas reakcijas, pilnīgi. Un tad Kaspars uzlika to frapu lielo. Big Bite. Big Bite, jā. Un uz to viņš uzreiz var redzēt. Tie mazākie viņš vispār Bet baigi interesanti, jo mēs īstenībā Ginču arī, mēs visu kaut ko likām pareizi. Jā. Bet, gan tas gekoslags ne jau reklāmai, bet Jā, Fraps rūlē. rūlēja vienkārši. Es pats pārliecinājos. Redzam zivi, es uzlieku tos mazāk tādu, metu. Ķirs pie galda, neko. Paņem, Kaspars paņem uzliek to frapu, to lielo Big Bite. Un jā, viņš uzreiz. Viņš jau sagaidīja, jau šitā jau stāvēja, jau nāk. Jums arī bija tā zuza jau vietējā aizsita garām. Tas bija labi. Līdekam. To līdeku stāv tā kā baigas, vienkārši tā nekustīgi. Viņam tur mētēm visu kaut ko, vispār nekāds reakcija, vispār stāv. Tikai tu var redzēt, ka kustās. Jā, pirmā dienā ieraudzījām līdeku. Grūti tā pateikt, bet no 15 viņi ir apmēram. Milzīgi. Jā. Un tagad šonakt tad viņi aizbrauc pirms ciemos un viņi aizšāva garām un uzķērās. Jā, netīšām aizķēra. Un tas lielais Big Bite kāds baran kā ritīgi, viņi vispār pat nekustēja. Un viņi galvenais, kad tu uztais to mutu un nomūk, paiet kādi 5 metri, sagriežās un atkal guļ. Stāv, tā kā nekas nebūtu bijis. Jā. Vienkārši Tā kā zivis ir, resursi ir. Un, kad brauksim novembrī, tad Ginčam plovs jātais. Jā, mēs taisīsim plovu, jā. Jo mēs jau Jānim apsolējām turēs plovu, bet neuztaisījām tagad mums tā kā karsts ārā. Šoreiz, jā. Jā, tā kā mēs jau Jānim. Augstākā laikā būs garšīga. Jā, mēs pie teviem ciemos vēl atbrauksim, jo Jānis mūs nogadēja tā, ka tur vispār jautājumu nav. Kā Jānis teica, paldies un visu labu, tiekamies nākamajā reizē. Copēt ir forši. Jā, copēt ir forši tiešām.